Tā kā ir jauns gads ir iesācies, un es vēlējos arī šai reizē tēmu paņemt par jaunu. Jauns, kaut kas jauns. Jā, mums patīk jaunas lietas dzirdēt. Mums vienmēr interesē, kas jauns notiek, jo tas mūsos rosina labas domas, vismaz, ka kaut kas notiek, ir kaut kas interesants. Attiecībā uz Dievu, mēs varam sacīt, ka Dievs varētu būt jauns. Protams, mums jāsaprot, ka Dievs nav ne vecs, ne jauns, lai arī mēs varbūt viņu varam iztēloties kā tādu cienījamu sirmgalvi, bet tomēr, lasot svētos rakstus, mēs redzam, ka Dievs dod priekšroku jaunām lietām. Pat arī mēs paši pie sevis varam vērot, arī pie mūsu sirmgalviem, ka viņiem patīk nolūkoties uz jauniem cilvēkiem, jo jaunie iepriecina acis. Jaunas ziņas, īpaši, ja tās ir labas, arī mūs iepriecina. Un jau pati daba norāda, ka miesā, ka tā noveco, bet garā tā tiecās pēc jaunības. Neviens vienvaldnieks ir centies iegūt garu mūžu, nemirstību, taču tas viņiem nav izdevies. Bet ko mēs varam teikt par Dievu? Par viņu, ka viņš bieži dod priekšroku jaunām lietām. Pat atklāsmes grāmata, tur noslēdzošā 21. nodaļā, tur 5. pantā mēs varam lasīt šādi. Redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, šie vārdi ir uzticami un patiesi. Jau pašā sākumā, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņš tos radīja jaunus un auglīgus. Lai gan Bībelē teikts, ka sirmajās galvās mājo gudrība, bet tomēr Ādams un Ieva bija radīti kā jauni cilvēki, un Dievs viņus svētīja un teica uz viņiem augļojieties un vairojieties. Vēl arī Dievs nebija devis veco derību, bet gan mūžīgo derību. Jāsaka gan, ka cilvēki paši šo slēgto derību ar Dievu bija padarījuši par veco un nederīgu, bet Dievs dod priekšroku jaunām lietām. Jaunām lietām, kuras var atjaunot to, kas ir bijis iepriekš. Protams, nevienmēr jaunais aizvieto veco. Bieži vien jaunais papildina jau iepriekš sacīto, jo Dievs pastāvīgi saka kaut ko jaunu, un Bībele to apliecina. Un nav tā, ka Dievs visu laiku runātu vienu to pašu, bet viņš atklāja jaunas lietas, viņš atklāja jaunus pagriezienus, jaunus leņķus, jaunus skatu punktus. Piemēram, Jeremijas grāmatas 33. nodaļas 3. pantā tur ir teikts: piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu, un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Dievs atklāja kaut ko jaunu, ja mēs meklējam pēc tā kunga. Dievs rada un veido jaunas lietas, neatceļot iepriekš sacīto vai radīto, un tas parāda, ka Dieva atklāsme nemitīgi paplašinās. Šī Dieva atklāsme ir progresējoša. Jā, Dieva baušļi nemainās, bet jaunais ir tas, kas šos senos baušļus vai šos senos Bībeles tekstus aicina mūs pielietot jaunos apstākļos, izaicinošos brīžos šobrīd. Un tā tas ir bijis vienmēr. Un ir vēl kas. Laikam ir jātop piepildītam, un iepriekšējo derību jānomaina jaunai derībai. Ebreju vēstulē 8. nodaļā no 8. panta, tur tas kungs saka tā. Redzi nāks dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu. Ne pēc tās derības paraugu esmu tiem cēlis viņa tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā. Un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī tā derība, ko es celšu Izraēlu namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Tātad Dievs dod šo jauno derību. Un
Tālāk lasot, viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brāli sacīdami atzīsti to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajam jūsu starpā. Un es būšu žēlīgs viņa netaisnībā, un viņa grēkus vairs nepieminēšu. Sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, ir tuvu iznīkšanai. Jā, Dievs veido ko jaunu, jauna derība, kas veido jaunu cilvēku, jaunajai zemei. Vēl arī runājot par jaunām lietām, Dievs dod jaunus spēkus, kad iepriekšēji zuduši, un tas nav vecais spēks, bet jauns spēks. Piemēram, psalmos 119. psalmā 37. pantā ir teikts: piešķir man jaunus spēkus tavos ceļos. 103. psalmā 5. pantā ir teikts: viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā kā tava jaunība atjaunojās kā ērglis. Jesaja 40. nodaļā no 29. līdz 31. pantām viņš raksta tā: viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujās uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā kā viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, un viņi skrien un nepiekūst, viņi iet un nenogurst. Jā, pastāvīgi kaut ko radīt jaunu ir Dieva dabā. Viņš, piemēram, kaut ko jaunu pievieno radībai, tā attīstās. Jesaja 43. nodaļā no 18. panta tur ir rakstīts tā: nedomājiet vairs par seniem notikumiem, neievērojiet to, kas jau sen bijis, redziet, es veikšu ko jaunu, tas jau parādās. Vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upē vientuļās kailatnēs. Jā, kaut ko jaunu. Dievs nemitīgi rada kaut ko jaunu, bet vienlaikus viņš arī aicina. Piemēram, Jeremijas 4. nodaļā 3. pantā tas kungs saka tā: uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos. Lai varētu kaut kas jauns iesāktos, ir jābūt vietai. Marka evaņģēlija 2. nodaļā no 21. panta Jēzus sacīja šādi: neviens nešuj jaunas vadmalas ielāpu uz vecām drēbēm, citādi ielāps no tām noplīst. Jaunais no vecām drēbēm, un plīsums top lielāks. Neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos, citādi vīnus traukus pārplēš un vīns un trauki iet bojām. Bet jauns vīns jālej jaunos traukos. Te ir norāde uz to, ka te ir vajadzīgs kaut kas jauns, jauns cilvēks, kas ir pārveidots pēc Dieva līdzības, ka nevar būt tas pats vecais, bet ir vajadzīgs atjaunotais. Jaunie trauki, jaunais plēsums, tas viss norāda uz to, ka Dievs dod priekšroku jaunām lietām. Lai gan arī tas ir rakstīts vecajās derības tekstos. Piemēram, Ecehieles 11. nodaļā no 18. panta, tur ir tas kungs saka, ka viņi būs atgriezušies un būs aizvākuši visus elkus, visas negantības. Tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. Jā, Dievs apsola šādas lietas. Viņš vēlas, lai mēs tās piedzīvojam. Ne tikai jaunajā gadā. 2. vēstulē korintiešiem 5. nodaļā no 16. panta apostols Pāvils raksta tā: no šī brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesa, bet, ja arī Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad viņu vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Jā, šis jaunais radījums, par to apostols diezgan daudz ir rakstījis savās vēstulēs un arī skubinājis lasītājus apvilkt šo jauno cilvēku, kas ir atjaunots pēc Dieva līdzības. Galatiešiem 6. nodaļā no 15. panta šis pats apostols Pāvils raksta: jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums, un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Izraēlu. Dievs bija izvēlējies arī savu atklāsmi parādīt cilvēkiem jauna cilvēka izskatā.
jo, kad Kristus ienāca šai pasaulē, viņš ienāca kā jauns cilvēks, vispirms kā bērns, pēc tam kā jauneklis. Un tā bija Dieva atklāsme miesā, kādu mēs viņu varējām redzēt. Nu, varbūt ne mēs paši, bet to mums liecina apustuļi, kas ir rakstījuši rakstus, ka viņi bija komunicējušies, redzējuši, klausījušies, pat aptaustījuši šo dzīvības vārdu, un tas bija jauns cilvēks, Jēzus Kristus. Arī paši mācekļi bija jauni cilvēki, jo viņi bija gatavi mācīties, un viņi mācījās. Šiem saviem mācekļiem Jēzus bija sacījis vārdus, kas rakstīti Jāņa 13. nodaļas 34. pantā. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. Jā, Dievs dod priekšroku jaunām lietām. Dievs dod priekšroku pat jaunām dziesmām. Bībelē mums nav nevienā vietā aicinājums dziedāt veco dziesmu, nē, bet jauno, piemēram, 33. psalms, 3. pants, dziediet viņam jaunu dziesmu, skandiniet jauki ar bazūnēm, vai arī 40. psalmā, 4. pants, manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudz to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Jesaja 42. nodaļā 10. pantā raksta tā: dziediet tam kungam jaunu dziesmu, daudziniet viņa slavu līdz pat zemes galiem. Jā, šāds aicinājums dziedāt jaunu dziesmu. Tas gan neatceļ vecās dziesmas, kuras mēs labprāt arī dziedam un klausāmies, bet tas ir sagatavoties tai jaunai dziesmai, kas skanēs mūžībā, ko mēs lasām atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 3. pantā, kur ir teikts, ka par atpestītajiem, ka tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēslu priekšā. Un tur ir vēl tāda piezīme, ka neviens nevarēja to dziesmu iemācīties, kā vien šie atpestītie. Kāpēc nevarēja? Tādēļ, ka šī mācīšanās notiek jau šeit, kamēr mēs dzīvojam šeit, ka mēs piedzīvojam šo jauno spēku, piedzīvojam šos apsolījumus, piedzīvojam jauno sirdi, un ka mūsu vecais cilvēks apvelk to jauno cilvēku, tad mēs varēsim dziedāt šo jauno dziesmu. Tikai pēc šīs pieredzes, uz ko mūsu svētie raksti arī skubina. Un tad arī mēs varēsim redzēt, līdzīgi kā arī apustulis Jānis, kā raksta atklāsmes 21. nodaļā, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Ja pirmās debesis un pirmā zeme bija zudusi, jūras vairs nav. Jā, grūti gan iztēloties, īpaši es domāju liepainiekiem, kā tas tā jūras vairs nav. Bet tas varbūt ir atsevišķs temats par to jūru, jo tāds tomēr ir vairāk kā simbols, kas tiek izmantots atklāsmes grāmatā, kas norāda uz tautām un jucekli, ko šīs tautas rada. Bet pat pa sevi jau jūra ir skaista, lielie ūdeņi. Domāju, ka tie jaunajā zemē būs. Bet šeit, kad te ir rakstīts jūras vairs nav, tā nebūs tā jūra, no kuras tas atklāsmes 13. nodaļas tie zvēri, kur tur lien laukā. Tādas jūras, protams, vairs nebūs. Bet pravieša gara liecībās, kas tur ir rakstīts? Ko māsa Vaita raksta par jaunām lietām? Kādreiz bija tāds rīta sveiciens debesu vietās. Tur arī šīs domas, kur šis vārds jaunais ir izmantots, viņa raksta tā. Mācoties no viņa, jūs atradīsiet dusu. Dienu no dienas jūs iegūsiet jaunus piedzīvojumus Dieva lietās. Dienu no dienas jūs arvien vairāk izpratīsiet viņa pestīšanas lielumu un to godību, kāda ir dzīvei savienībā ar viņu. Pastāvīgi jūs aizvien labāk sapratīsiet, kā dzīvot Kristum līdzīgu dzīvi, un pastāvīgi jūs kļūsiet aizvien līdzīgāki pestītājam. Jā, te viņi raksta par šiem jauniem piedzīvojumiem, ka dienu no dienas aizvien vairāk kaut kas jauns nāk, izpratnē, sapratnē, atklājot Dievs, kāds viņš ir. Turpat tālāk šajā rīta sveicienā debesu vietās viņa raksta: novērsieties no pasaules steigas un apsēdieties Kristus tūmā, tad ikdienas trokšņu, rūpju un nesaskaņu vidū jūs gūsiet jaunus spēkus. Mums katrā ziņā vajag apsēsties un padomāt, ka pestītājs atstāja debesis un atstāja Dieva troni,
lai parādītu, kādi var būt cilvēki, ja tie savu vājumu savieno ar viņa spēku. Satiksmē ar Dievu, guvuši jaunus spēkus, mēs līgsmi varam iet tālāk slavēt viņu par priekštiesību, ienest Kristus mīlestības saulaino gaismu to cilvēku dzīvēs, ar kuriem mums jāsastopās. Tālāk šajā pašā rīta sveicienā viņa raksta tā: kristīgie strādnieki negūs panākumus, kamēr nebūs apguvuši spēka noslēpumu. Viņiem jāveltī laiks pārdomām, lūkšanām un jāmācās gaidīt uz Dievu, līdz saņem jaunus fiziskos, intelektuālos un garīgos spēkus. Viņam vajadzīgs svētā gara augšupejošs iespējas, to saņemot viņus caurstrāvos jauna dzīvība. Atspirgs un nogurušais stāvs, gan pārpūlētās smadzenes un nomāktās sirds atradīs sev dusu. Jā, te mēs redzam, tā interesanti, jā, ka viņa raksta par šo jauno spēku, jauno dzīvību, jaunās piedzīvojumus, ka uz tiem mēs esam aicināti un gūt atspirkšanu un dusu. Grāmatā Audzināšana viņa raksta par dažādām lietām, ar kurām mums iznāk saskarties mūsu arī ikdienā, tieši runājot par jaunām lietām, par jaunām ziņām, kuras ir ļoti daudz ap mums. Viņa raksta par grāmatām, piemēram šādi, ka līdz ar lielajiem iespiedumu plūdiem, kas pastāvīgi gāžās no spiestuvēm, veci un jauni pierod lasīt ātri un pavirši. Prāts zaudēs spēju sakarīgi un patstāvīgi domāt. Tālāk liela daļa periodisku izdevumu grāmatu, kas līdzinās Ēģiptes vardēm piepludina zemi, ir neviens zemes, nevajadzīgs un vājinātājs, bet pat netīras un pazeminošas. Tiešām varbūt kaut kur mēs tā arī pie sevis varam manīt, ka arī mums ir ļoti daudz dažādas ziņas. Mēs klausāmies varbūt ziņu raidījumus un tās ziņas un jaunumi un vēl kādi, ka viņi drīzāk atņem spēku nekā dod spēku. Ka tās jaunumi visādi negatīvi, nospiedoši, izraisa bažas un rūpes un vēl visādus nemierus. Un kaut kur arī šie jaunumi nepārtraukti arī pieradina cilvēkus būt sekliem, paviršiem, jo viens jaunums nomaina nākošo jaunumu, un tā tas visu laiku ir. Bet, kad mēs saskaramies ar to kungu, tad tas jaunums, kas nāk no viņa, jaunais spēks, jaunas atziņas, tās paceļ. Un tās arī skubina, kā lai mūsu arī tas prāts, intelekts un spējas padziļinās, lai mēs topam par šo jauno cilvēku, kas dzīvos jaunajā zemē. Jā, šis ir liels kontrasts par savām jaunām lietām. Grāmatā Laikmetu ilgas, te arī māsa Vaita raksta. Protams, viņa arī citās grāmatās izmanto šo vārdu jauns, bet es tikai dažiem citātiem tā pievēršu uzmanību, kas tā mūs var iedrošināt un stiprināt. Ja Laikmetu ilgās viņa raksta tā, ka cilvēkus ir apvienojusi nevis vāra vai sautīgums, bet mīlestība. Tad tas pierāda, ka darbojas kaut kas augstāks par cilvēcisko ietekmi. Kur pastāv tāda vienotība, tur tā ir pierādījums, ka cilvēka atjaunota Dieva līdzība un viņa sirdī iedēstīts jauns dzīves princips. Tajā pašās, ja Laikmetu ilgās, arī par to jaunām lietām, te viņa raksta šādi. Ticības acīm patstāvīgi lūkojoties uz Jēzu, mēs tiksim stiprināti. Saviem izsalkušajiem un izslāpušajiem ļaudīm Dievs dos visdārgākās atklāsmes. Tie piedzīvos, ka Kristus ir personīgs pestītājs. Baudot viņa vārdus, tie atradīs, ka šie vārdi ir gars un dzīvība. Vārds iznīcina šīs zemes dabisko raksturu un dod jaunu dzīvību Kristu Jēzu. Svētais gars nāk pie dvēseles kā iepriecinātājs. Viņa žēlastības pārveidojušās darbības rezultātē māceklī tiek atjaunota Dieva līdzība, tas kļūst par jaunu radījumu. Jā, jauna dzīvība, jauns radījums, uz to mēs tiekam aicināti tieši piedzīvojot to visu Jēzu Kristu. Jā, mēs varam sacīt, labi, es to visu saprotu, kur mēs to varētu pielietot. Protams, lūkojoties uz Jēzu Kristu,
Viņš mira pie krusta, lai ik viens no mums kļūtu par šo jauno radījumu, lai ik viens no mums saņemtu šo jauno spēku, lai ik viens no mums gūtu jaunus piedzīvojumus ar to kungu, un lai visbeidzot ik viens no mums varētu dziedāt to jauno dziesmu. Un kad mēs sakām, kas jauns, varbūt mēs varētu teikt tā, es esmu sācis saprast Jēzu Kristu, savu pestītāju un glābēju. Jo šeit virs zemes ik viens Dieva bērns ir aicināts iepazīt šo jauno spēku no Kristus, gūt jaunus piedzīvojumus kopā ar to kungu. Jau šeit virs zemes ik viens Dieva bērns ir aicināts mācīties šo jauno dziesmu, sākt mācīties tos pantus, kuri tiks dziedāti tur jaunajā zemē. Ik viens no mums personiski mēs esam aicināti piedzīvot Dieva apsolīto, saņemt jauno garu, atjaunotni, savas sirds un domu pārmaiņu. Un personiski piedalīties arī šajā darbībā, lai ik viens no mums arī to par Dieva līdzstrādnieku, jaunās pasaules tapšanā, kura nāk un jau ir mūsu vidū. Jā, noslēdzošās domas dažas vajadzīgas pirms pabeidzam mēs šo tematu par jauno. Vēstule ebrejiem, 10. nodaļa no 19. panta. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu, un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu. Jā, jauns un dzīvs ceļš, mēs esam aicināti tuvoties Kristum aizvien katru dienu, dienu no dienas. Atklāsmes 2. nodaļā 17. pantā mums ir apsolīts jauns vārds. Tur ir teikts, kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm, tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas, es došu baltu akmeni, un uz tā akmens būs rakstīts jauns vārds. Jā, jauns vārds, Jēzu Kristu. Nu, un visbeidzot 2. Pētera 3.13, bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Un tā nu mēs redzam, jauns cilvēks, jauni piedzīvojumi, jauns spēks, jaunas atziņas. Viss ir apvilkts jaunā garā, un visbeidzot jauna dziesma, kas tiek dziedāta jaunajās debesīs un jaunajā zemē. Dievs dod priekšroku jaunām lietām, un viņš arī vēlās, lai mēs esam šajā darbībā iekļauti. Jaunajā gadā ieejot, mēs, protams, nezinām daudzas lietas, ar kurām saskarsimies, bet šo lietu gan mēs piedzīvosim, ka būs daudz kas jauns, un vēl jau vairāk mēs esam aicināti šīs senās rakstus, senos baušļus īstenot jaunos apstākļos, jaunās situācijās, kādās mēs nokļūsim, saņemt jaunas svētības un jaunu spēku un tapt par šo jauno cilvēku, un Dievs arī šo darbu dara, gūt jaunus piedzīvojumus kopā ar to kungu, lai Dievs mūs tiešām uz to visu svētī, lai mēs neizniekojam šai dzīvei atvēlēto laiku, bet lai tiecamies aizvien tuvāk kungam, kurš rada visu jaunu.